Es biju komandējumā. Un bez šaubām izmantojot to, piedalījos arī tajā tūrē, kas notika Sverdlovskā ar Maskavas Dinamo. Pirmā puslaika rezultāts bija 1 punkts par labu Maskavas Dinamo, un Uļai jau bija 4 piezīmes. Viss bija noskaņots tā, ka tiesneši viens bija no Gruzīniem un viens bija no Ļeņingradas. Kad bija tā, kad jānoēd ir Uļa, Maskavas Dinamo komandai jāvinnē. Tā brīdī, izliekoties par augstu fiskultūras komitejas ierēdni, paaicināja abas tiesneši pie sevis un nosaucot kaut kādu stāvu un noteikti kabinetu numuru, liku viņiem ierasties tad, kad viņi būs Maskavā, jo par šā spēles tiesāšanu viņus, acīm redzot, vajadzēs diskvalificēt. Otrā puslaikā tiesāšana apvērsās pilnīgi uz otru pusi un Uļa nospēlēja ar 4 piezīmēm visu spēli.